Mēs visi gribam būt svētīti, pareizi. Arī tu gribi būt svētīts dzīvē. Laimīgs, svētīts, ko? Kā nezinu. Tā emocija, man liekas, nav tāds cilvēks, kas negrib būt svētīts. Vai tā ir kāds, man liekas, ka nav. Tā jau ir galīgi jābūt jocīgam cilvēkam. Pareizi, Roberta, tu arī gribi būt svētīts. Tu jau arī Alda gribi būt svētīts. Protams, mēs visi gribam svētīti. Un šodien mēs uzzināsim to noslēpumu, kā mēs varam būt svētīti. Kas ir svētība avots? Šo dievkalpojumu tēmu es nosaucu. Svētību noslēpums. Svētību noslēpums. Kāds ir svētību noslēpums? Iesākumā mēs nedaudz parunāsim par mūsu Dievu. Par Dievu parunāsim. Mēs zinām, ka Dievam ir daudz vārdu, pareizi? Ir Dievam daudz vārdu. Jā. Kādus jūs zināt Dievam vārdus? Elohim, El Shaddai, Abba. Jā. Kādus tu zini, Pēter? Elohim ir nozīmē stiprais Dievs. Elonoi, es te pierakstīju, visaugstākais, visstiprākais Dievs. Adonai. Jehova Rafa, Jehova Jira. Tie ir Dievs dziedinātājs, ja? Šo nav Dievs. Arī. Emanuels. Cebeots, no? Emanuels ir Dievs ar mums. Jā. Adonai ir, es zinu, Dievs ir kungs, un tad viņš Adonai, tas nozīmē kungs. Cebeots. Kā? Cebeots. Jā. Es neesmu viszins, es visu uzreiz Pārsvarā jau viņš visur tās ir arī savs par Cebeotu. Jā. Elroi ir stiprais. Tas nozīmē karadievs. Jā, droši. Tas labi, tu par labi, ka pateicis visu. Nevar zināt visu vārds. Es nezinu. El Shaddai ir visvarens Dievs. El Olam, tāds Olam, mūžīgais Dievs. Jahve ir arī Dievam vārds Jahve. Elna, ko tu dabūji tā? Va? Ko tu dabūji Elna? Es meklēju, kāda Dievam vārds ir internetā, skatījos kā, kā tulkojumā, kā viņi ir. Dievs ir Dievam ir dažādas īpašības kāds. Jā. Tie jau nav viņu vārdi. Nē, tie ir, tenīs valodā Dieva īpašības tās, Dieva īpašības. Jo Dievs mums tās ir atklājis Bībelē. Savas īpašības viņš atklājis. Jahve, piemēram, ir kungs, es esmu. Kas es esmu? Tas ir uzjāstrīzāk. Jā. Viena, piemēram, no raksturīgākām Dieva īpašībām ir tas, ka Dievs ir gaisma. Dievs ir gaisma. Mēs zinām, ka Bībelē rakstīts. Ko tas nozīmē? Dievs ir gaisma. Dievs nes gaismu. Viss. Jo Dievs caur Jēzu Kristu mums ir atklājies īstenībā. Šodien mums Dievs atklājas caur Jēzu Kristu. Mums Jēzus Kristus palīdz saprast, kāds ir Dievs šodien. Nav tā, Aldi. Jēzus Kristus mums palīdz saprast, kāds ir Dievs. Bez Jēzus Kristus mēs par Dievu īstenībā neko nezinām Bībelē. Sāksim arī to, kad varam pateikt, ka Dievs ir vispār mūsu radītājs, pareizi? Un viņš ir radītājs, un mēs esam radība. Jo Dievs teica, cilvēks ir radīts pēc viņa tēla un līdzības. Daudz īpašības, es visas nepārnošu šodien, tas tikai tāds bija, tas nebija mērķis man to visu pateikt, kāds ir Dievs. Es vienkārši gribēju atklāt vienu īpašību, kas ir mums ļoti svarīga Dieva īpašība. Ar šo īpašību būs saistīts viss šīs predīts, viss šī svētība. Un tā ir Dieva īpašība, ka Dievs ir, kāds ir Dievs? Mīlestība. Mīlestība, jā. Dievs ir mīlestība. Dievs ir nepārspējams, perfekts, neierobežots, pareizi, nemirstīgs, mūžīgs Dievs ir. Viss tas neizdibināms, neizmērojams, neatverams, taisnīgs. Dievs ir tā kā, viņš ir tā kā cilvēks. Visur esošs. Dievs ir viens. Nav tā rakstīts. Viņš ir viens, vienīgs Dievs un tikai viens
kas var piepildīt mūsu sirdžu dziļākās ilgas un vajadzības. Nu, labi, tas viss Dieva īpašības mēs nepārnāsim, bet jo es gribu nonākt pie to galveno, kas mums ir. Pie to galveno, kas mums šodien saist, par ko mēs šodien runāsim. Arī jāatcerās, ka Dievs ir trīsvienīgs, lai mēs zinām, ka Dievs ir trīsvienīgs. Jo daudz maz nezinu, ka Dievs ir trīsvienīgs. Ko tas nozīmē? Dievs ir viens Dievs trijās personās, kas ir vienlīdzīgi spēkā un godībā. Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Tas ir rakstīts Mateja 2:8, 19 un Marka 1:9, 11. Marka evaņģēlijas 1. nodaļa 9. līdz 11. pantam. Dievs ir patiesība arī. Pareiz Dievs ir patiesība. Viņš nemelo. Dievs ir svēts. Kā jums liekas, ko tas nozīmē, ka Dievs ir svēts? Viņš ienīst grēku. Jūs zināt, ka Dievs ienīst grēku. Nav tā, Pēteri? Viņš ir pilnīgi šķirts no visu tā ļaunuma, kas ir pasaulē. Dievs neieredz. Viņš tas sadusmo, tas ļaunums. Dievs sadusmo. Viņš ir minēts kā uguns, kas iznīcina. Pareizi? Dievs iznīcina ļaunumu. Viņš iznīcina. Dievs arī žēlsirdīgs ir. Un šīs ir tikai tās nedaudzās īpašības. Bet viena no svarīgākām īpašībām, par ko ir būs šis sprediķis, un par ko tas ir vissvarīgākā, kā jūs zināt, nu labi, mīlestība, tas ir pats Dievs mīlestība, bet kas vēl ir viena vissvarīgākā īpašība, kā jūs domājat, kāda ir? Mārtiņ, kāda ir vissvarīgākā? Mums ļoti svarīga. Kā jūs domājat? Ticība. Ticība ir ticība, nav ļoti īpašība. Viena no Dieva svarīgākām īpašībām ir uzticība. Uzticība. Dievs ir nemainīgs. Un tas nozīmē, ka viņš ir uzticams un uzticības cienīgs. Dievs ir Dievs uzticams. Atcerieties. Un tas, ka Dievs ir uzticams, padara mūsu cilvēkus. Kāds mums padara, ka Dievs ir uzticams? Par uzvarētājiem. Ko nozīmē katram mums, ka Dievs ir uzticams? Ko? Tas viņu var paļauties. Tas nozīmē, ka Dievs tevi nekad neatstās un nepametīs. Nav forši? Lai ko tu izdarītu dzīvē, Dievs tevi neatstās un nepametīs. Viņš to ir apsolījis. Un noteikti viņš to izpildīs. Ko Dievs apsola, ko Dievs apsola, tas viss ir izpildīts. Viss. Viņš ir nemainīgs. Viņš, ko ir apsolījis, visi šie Bībeles apsolījumi darbojas. Un tie notiek, un tie ir. Bet tu izdari nāves grēku. Bībele saka, debesis un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Reiz. Lūks evaņģēlijas 21:3 rakstīts. Debesis un zeme, viss zudīs. Viss var te zust, viss var sagrūt. Bet Dieva apsolījumi nezudīs. Ko viņš ir apsolījis, tie būs. Mani vārdi, viņš saka, mani apsolījumi nezudīs. Dievs tā saka. Nezudīs. Forši? Tā uzticība. Un to Dievs ir apsolījis savos rakstos. Šī grāmatā. Viss tas ir apsolīts. Un šis apsolījums tiks izpildīts. Nevar būt tā, ka Dievs kaut ko ir apsolījis, viņš neizpildīt. Saprot? Nav iespējams. Tas nav iespējams. Jo tas vārds, kas ir uzrakstīts, tiks izpildīts. Viss, Robertiņ, tu arī tur. Viss, kas te ir uzrakstīts, tiks izpildīts. Viss tiks izpildīts. Es piekrītu, ka dažas lietas vēl ir procesā. Piemēram, baigas dziedināšana ir vēl procesā. Bet tās arī tiks izpildīts, Aiga, tu zini? Arī tas būs izpildīts. Jūs zināt, kā Aiga staigās? Viss ir apsolījis Dievs, viņš staigā. Un tas tiks izpildīts, jūs pat nobrīnīsieties vienā dienā, ka viņi ienāks uz savām kājām šeit. Visi Dieva tā apsolījumi ir izpildīti. Tagad paklausieties nedaudz.
Bet šito visu pārdaram pirkt. Bībelē, es paskatījos internetā un pameklēju, un uzzināju, ka Bībelē ir, zinājums, cik Dievam ir apsolījumi? 37,000 Bībelē. Šitanī grāmata 37,000 apsolījumi. Dažādi apsolījumi. Un kas ir viens no mums ļoti interesantiem apsolījumiem? Lai mēs ilgi dzīvotu, piemēram. Kā jūs domājat, kāds ir apsolījums cilvēkam, lai viņš ilgi dzīvot? Grib dzīvot ilgi? Mārtiņ, tu gribi dzīvot ilgi? Mārtiņ, šeit uz zemes. Visi jau grib dzīvot ilgi, pareizi. Un kāds ir Dieva apsolījums? Ja tu to pildīsi, tu dzīvos ilgi. Dievs to ir apsolījis, viņš to nepiemānīs. Kā tu zini, Aigi zini? Tas ir rakstīts, kur rakstīts? Es tev Mārtiņu tieši šodien teicu. Jā, 2. Mūzes 20. nodaļa 12. pāns. Rakstīts, godini savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvoti tanī zemē, ko tas kungs tavs Dievs tev dod. Tas ir 5. baustas arī. 5. baustas. Godini savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvoti tanī zemē. Neatkarīgi, kā tev māti ir, tev viņi jāgodā, saprot? Cilvēkam jāgodā, neskatoties uz to, varbūt māte, varbūt pat zērā. Bet viņi tev ir piedzemties, viņi tev ir no caur viņas es piedzemties, tev viņi vienalga ir jāgodā. Tev par viņas jālūdz, tev viņi jāmīl. Arī to, ka viņi varbūt ir slimi, arī kāda veselības problēma, tur vienalga, jo Dievs to ir apsolījis, saprot? Un ja tu gribi ilgi dzīvot, tad godā savu tēvu un savu māti. Kādi ir baušļi vispār? Jūs zināt visu baušļus? 10 baušļus. No 4. kāds bija? Ko? Vispār jāpilda visu baušļus. Jā. 4. netaisa savu elku tēlu vai kādu atveidu. 4. baušļus. Kā bija 4. Nē, tas bija 3. Tas bija 3. baušļus. 4. bija... Kur ir 4. Piemini sabata. Tas ir jāpilda. Un to svētī. Sabatu. 4. piemini sabatu, jā. Tas bija, jā. Ir jāpilda visi baušļi. Jā, sabatu. Kā tu domāji? Jā, viss. Lai būtu sabats, tas ir svētdienā, jābūt uz dievkalpojumu. Tā ir sestdiena. Tas ir tā. Un kas viņi var paņemt sestdienu vai svētdienu, tas ir, Dievs teica 6 dienas strādā un 7. veltīt dienu. Tas nav, Kāpēc ir samainījuši cilvēku tās dienas? Konstantīns tas nav tik būtiski. Lai saprotu, bet varbūt tomēr ir. Nē, lai saprotu. Bet ja es teicu, ja es vārdi tā, viņš teica, ko tu svētī tam kungam to dienu, tā ir svēt. Viena diena nedēļā proči svētīt tam kungam jāpareiz. Tā būs. To arī var izdarīt pirmdien pat. Jā, pareiz augt. Viena diena vēl tam kungam. To vārds. Jā. Katru dienu. Pirmais kāds balsus, tev nebūs citus dievus turēt, jā? Citus dievus. Tā mēs varam vienkārši parunāt. Tas nav sakarās predīt, varbūt, bet pirmais kāds balsus, tev nebūs citus dievus turēt. Manā priekšā. Otrais netaisa elku tēlu un kādu atveidu. Nec augšā debesīs, nec to, kas virs zemes. Nec ūdenī un zem tā. Nevar nekāds elkus tur, zini? Taisīt elku, visāds tēls un pielūgt. Nekāda ikonsa nevar pielūgt, ziniet, kad tie arī elka var būt. Nezemojos to priekšā, tur rakstīts un nekalpo tiem elkiem, nekalpo Bībelē. Nekur rakstīts. Jo tas Dievs, tas kungs ir dusmīgs. Un viņš piemin to, ka tu pildi līdz 3. 4. augumam pie tiem, kas to dara, kas viņu ienīst. Līdz 1000 augumam tiem, kas mani mīl un tur manas baušas. Dara žēlastību tie, kas viņu piemin, un tie, kas viņu mīl Dievu, viņš līdz 1000 augumam tos svētī, iedomājas? Līdz 1000. Kāds ir 3. bauslis? Tev nebūs tā kunga, sava Dieva vārdu nelietīgi valkāt. Kā to jūs saprotat?
Dievs soda, ja tu nelietīgi valkāt Dievu vārdu. Tev nebūs, viņš ir, tas nebūs. Tad ir sabats, 4. sabats, 5. Un 5. ir tas, godā savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvot uz zemes. Tas bija par šodien mēs par to runājam. Tad tev nebūs nokaut, tev nebūs laulība pārkāt, tev nebūs zakt, nepalitiesu liecību dot par savu tuvāko un tev nebūs iekārot. Ko nebūs iekārot? Ko Bībele saka, nebūs iekārot? Svešu mantu. Tuvākā nāmu, mantu, jā. Tev nebūs iekārtot sievu, cita sievu. Nec savu kalpu, ne kalpu, nec vērsi, nec viņa ēzeli. Tev to, kas pieder tuvākam, tev nebūs iekārot. Viens atbrauc ar sētā ar mašīnu, baigo jauno, un tur kaut kādu BMW jauno. Tev nebūs viņa iekārot. Tas saka, forši, māc, nopirkt, svētīt, čālīt. Es esmu priecīgi. Tev nedrīkst skaust un iekārot. Kur ir bauši atrodam Bībelē? 2. Mūzus 20. nodaļā ir visi bauši. Zināt, 2. Mūzus 20. nodaļā. No 1. līdz 17. pantām visi tie bauši. Bet es par to negribēšu runāt, tas vienkārši aizskāja, tas tā interesanti, lai mēs atceramies par tiem baušiem. Jā, bieži vienā piemirstam, pa visu, ko mēs zinām. Jo mēs jau šodien esam Jēzu un tie bauši jau ir ierakstīti mūsu sirdīs, uz mūsu sirds plāksnēm. Tātad mēs šodien sākām runāt par baustu godā savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvotai zemē, ko tas kungs tavs Dievs tev dod. Un vēl arī citā vietā tas ir, tā nav vienīgā vieta, kur par to ir runāts. 3 vietās par to Bībelē, vēl vairākās ir runāts par to. Arī 5. Mūzes 40 rakstīts, 40. nodaļā 40. pantā rakstīts. Un tāpēc tev būs turēt viņa likumus un viņa baušļus, ko es tev šodien pavēlu, lai tev labi klājas un taviem bērniem pēc tevis, un lai tu ilgi dzīvot arī zemē, ko tas kungs tavs Dievs tev dos mūžīgi. Kad tu ievērosi, viņš saka, tad arī taviem bērniem labi klāsies, tev labi klāsies. Ne jau tikai, ka tu ilgi dzīvos, bet tev arī tavī dzīve būs svētīt, labi klāsies tavī dzīvē. Saprot, Dievs to ir apsolījis. Un Pāvils arī saka, Pāvils arī saka, godā savu tēvu un savu māti. Tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu, viņš saka. Proti, lai tev labi klājas un lai tu ilgi dzīvotu virs zemes. Arī Pāvils to saka. Arī jaunā derībā Pāvils to saka. Tas nav tikai vecā derība, arī Pāvils to saka. Tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu. Bet viņš bija farizējs. Protams, ka ir tātad, ir Dieva apsolījumi. Ja tu ilgi gribi dzīvot fiziski šeit uz zemes, Mārtiņ, ja tu ilgi gribi dzīvot fiziski uz zemes, tev jāgodā tētis un mamma. Aiga tev jāgodā un Māris tavs tētis. Un arī mani jāgodā. Ja es tev auģis tēvs un augi jāgodā. Ne jāgodā, saprot, jāciena jāgodā. Ja tu ilgi gribi dzīvot. Dievs to ir apsolījis. Mēs varam pārbaudīt Dievu, zini. Bet ja tu garīgi gribi ilgi dzīvot šeit uz zemes, kas tad jādara? Garīgi ilgi, tas ir fiziski. Bet arī garīgi, te jāgodā garīgi vecāki. Garīgi. Izvēlies, kurš tev mācīties ļoti uzrunā, kur tu gribi pieņemt kā garīgo tēvu, ko tu klausi, ko viņš sludina. Un to varēja jau izvēlēties, ja tu klausies, ko viņš sludina, arī tad tu garīgi ilgi dzīvos. Es, piemēram, izvēlēsi Vladimiru Muņķjānu. Es personīgi. Es klausu visu, ko viņš sludina. Man tā patīk, es pilnīgi, ka viņš klausa, man tas prediks 5 minūtes, man liekas, bet viņš sludina stundā, man liekas, ka viņš sludina 5 minūtes. Viņam man tā uzrunā, es nezinu cits. Es visi klausies, visi pārklausies, ko viņš saka man jā un āmen, man nav pat neviena vārds, kur es piesietos, ko viņš saka. Viss, man tas viņš, tāpēc es viņu klausos. Es jau no cik gadus jau, tāpēc es uz Kijevu aizbraucu, tāpēc es biju Ukrainā. Mans puika, tagad ir Ukrainā. Šodien mans puika iet uz dievkalpojumu Ukrainā, daudz cilvēks vedīs uz dievkalpojumu, viņš teica, lai palūdz, ka viņam ir daudz cilvēku, viņam vest uz dievkalpojumu, un viņš pēc dievkalpojumu brauc uz mācītāju akadēmiju, mācīties pa mācītājiem. Man puika. Un tāds dēls Ukrainā, varbūt viņam viss tur neiet tik forši. Pirmā brīdī liekas, bet
Viņš mācīsies tad pa mācītāju institūtā, akadēmijā. Mēs viņu aizdām uz Ukrainu. Netikām galā viņu Latviju aizdām uz Ukrainu, tur viņam viss kaut kā izsanāk. Skaties, tad pa mācītāju mācīs. Un priecīgs par Dievu vien tik runā. Ieslēdz internetu, viņš man to un to, viņš man tik māca, kas ir tas un kas ir tas un par svēto garu visu laiku. Tev vajag tas un tev tas jādara, es tik klausos. Jā. Tātad, ja mēs gribam ilgi dzīvot, jāgodā mums ir savi vecāki. Ja mēs garīgi gribam ilgi dzīvot, mums jāgodā garīgi vecāki. Tie ir Dieva apsolījumi. Ja tu izdarīsi no savas puses, saproti, kā ir? Ja tu to izdarīsi no savas puses, Dievs izdarīs visu no savas puses. Mums ir viss jāizdara no savas puses, kas ir jāizdara pareizrunāt, un Dievs izdarīs no savas puses. Kamēr mēs domājam, kāpēc Dievs to nedara, kāpēc? Pat izdara visu no savas puses pilnībā, visu, ko tu vari izdarīt. Tad Dievs arī izdarīs no savas puses. Tā mēs gaidām, Dievs izdara to, Dievs izdara, pats sēž un gaida. Dievs jau gaida, ka tu sāks spērt pirmo soli. Viņam jau vajadzīgs ir tu, es. Viņš jau lieto cilvēks, viņš grib, lai mēs paši arī kaut ko daram. Tātad, ja cilvēki grib ilgi dzīvot, lai viņam labi klāto šajā zemē, tad, kas viņam ir jādara, jāgodā tēvs un mātiņa nemūc ārā. Mātiņam tas šie rakstiet nevisai forši. Tas tev ir jāizpilda, jāgodā fiziskie vecāki. Es, piemēram, savu mammu ļoti godāju. Man jau īstenībā ir laimējis, man ļoti laba mamma. Tā es pateikšu, kā kuram, bet tā ir. Tāda ir apsolījuma. Un tā ir, bet ir arī cita apsolījuma. Ir apsolījumi, kas skar tavu labklājību un tavu dziedināšanu, piemēram. Ir apsolījumi. Bet tā godāšana, tas jau vairāk ir domās tā kā materiāli. Godāt. Rūpēties. Bet garīgi jau ir tāpat Dievam jādod. Protams, ka jūs varat dažādi godāt. Viņus vienkārši tu pieņem, tu viņus rūpēties par viņiem, jā, visām. Jo Jēzus tieši to ir kā parādīja, ka visādi vai visādi. Vecāki nekas nav svarīgāk, par Dievu. Kad Dievs jau ir tas tēvs īstais. Jā, bet galvenais godāt. Katrs izlēms, kā godāt, tas ir katrs savā ziņā. Bet vēl ir apsolījumi. Mēs jau gribam būt svētīti. Vēl ir apsolījumi par labklājību un tavu dziedināšanu. Kādi ir tie apsolījumi? Jūs zināt? Ir tāda arī apsolījumi. Kas mums jādara, lai mums būtu labklājība un dziedināšana? Mums ir jārūpēs, ka nebūtu. Varbūt arī, protams, arī tas ir, bet tas ir tā, jā, pareizi Robert. Bet 2. Mūzes 23.25 rakstīts, bet tev būs kalpotam kungam savam Dievam, tad viņš svētīs tavu maizi un tavu ūdeni. Un viņš teica, un es novērsīšu visas tavas slimības. Tad, kad tu kalposi Dievam savam kungam, tad viņš svētīs tavu maizi un tavu ūdeni, novērsīs visas tavas slimības. Dievs apsola, kad mēs sākam kalpot Dievam, kungam, ko viņš apsola? Viņš ir uzticams, viņš svētī tavu maizi un tavu ūdeni. Ko tas nozīmē? Tev vienmēr būs maize, tu vienmēr būs paēdis, ja tu kalpos Dievam. Tev ne tikai maize, bet arī ūdens tev būs. Bet kā tieši jākalpo? Kā kalpo? Kā tu pats var kalpot? Dažādi. Bet kur Jēzus pārmet jūdiem, kad viņi templī ziedoja, bet vecākiem nemaksāja uzskatīt. Tu var kalpot cilvēkiem. Tu jau kalpo cilvēkiem, tu kalpo kā Dievam cilvēkiem. Kā cilvēki nesa ziedojumu templī, bet nemaksāja vecākiem, nedeva naudu vai, jo viņi uzskatīt. Tu dažādi kalpot var diezgan, dažādi. Katram ir savu kaut dāvanu. Katrs var kalpot, viens var evangelizēt, viens var slavēt, viens var sludināt, katram ir raudzes savas dāvanas, kāds Dievs ielicis. Tu jau vari dažādi, katram, kāds ir tavs aicinājums? Piemēram, tev Dievs ir aicinājis, tu vari, piemēram, slavēt. Mārtiņš, ko filmē, viņš kalpo Dievam. Cits var tur iet un sludināt, vest cilvēks pie Dieva uz draudzi, cits var
jā, iet pie trūkumcietējiem, palīdzēt. Tas jau arī kalpošana. Pareizi, ko Pēteri, tā jau arī kalpošana Dievam. Tu kalpo. Protams, tu kalpo cilvēkiem, kalpo Dievam. Tu jau viss dari tā kā tam kungam, pareizi. Tu jau ietvediem cilvēkiem, tu jau kalpo viņam. Bet ne visi veseli, kas kalpo. Bet daži cietumā, sēžot arī kalpo. Jā. Un tev ne tikai būs tas ūdens un ne tikai būs tā maize, bet būs arī labklājība, Dievs saka. Un tu nebūsi trūkumā. Un otrs, viņš novērsīs tavas slimības, saproti? Viņš novērsīs. Es jau ticu, ka Dievs tev... Saproti, jo tu jau nezini, kādi tev ir senča lāsti bijuši, tu nezini, kādi tev varbūt iedzimti lāsti un kādi... Un tu jau nemaz nezini, ja tu nebūtu kalpojis Dievam, tu jau varbūt sen būtu saslims tagad kaut kādu neārstējumu slimību. Es, piemēram, tu droši vien es te tāds nemaz nebūtu. Ja es nebūtu kalpojis Dievam, es jau būtu saslims un nezinu, cik slimībām man varbūt. Man jau, es tāds nebūtu, es reiz pasaku. Bet tad, kad mēs nolējam kalpot Dievam, tad viņš novērš tās slimības, kas tev būtu iespējams būt. Tas slimības varēja tev būt, a viņas nav tāpēc, ka tu kalpoji Dievam. Un Dievs novērš tās slimības, vienkārši, kas varēja būt. Jo tad, kad es izstāstīšu, kad es nācu pie Jēzus, ka es pieņēmu Jēzu, ja, es gāju priekšā nožēlot grēkus, un es ar Dievu noslēdzu derību. Tā savā sirdī es teicu, Dievs, ja tu man dziedinās, ja tu man atbrīvos no šiem narkotikām, no šiem narkotiku gūst, es tev kalpošu visu atlikušo mūžu. Es tādu Dievam pateicu, un es arī kalpoju. Un kā es māku, tā es kalpoju, bet es kalpoju Dievam, un viņš atbrīvoja man no narkotikām un novērs manas slimības. Viņš man dziedināja slimu sirdi, man bija slims sirds. Man bija visādas lietas, man bija C hepatīts, un viss, kas jūs nezinu. Man Dievs viss dziedina. Es būtu jau aprāks viss. Man jau būtu viss aknas beidz. Man viens draugs, kam bija tāds C hepatīts, kāds man bija. Ja? Viņš jau nomira. Viņš nekalpoja Dievam, viņš nebija pie Dieva nenāca. Viņam aknas izšķīda. Vienkārši izšķīda. Tas ir tā kā, tā rezultātā, ja tu, tev vienkārši sabrūk viss iekšā orgāni. Un man Dievs, kad es kalpoju Dievam, Dievs man dziedina visu laiku. Aigi jau zina. Man ar kaut kāda slimība, kaut gadās es uzlieku rokas Jēzus Kristus vārdā. Aiziet slimība, es vesels, es dziedinu pasaules. Dievs dziedina. Vairākas reizes bijis. Galvas sāp, tas jau tādām lietām mums nerunās. Ja man sāp galva, aiziet parūdus 5 minūtes un galva vairs nesāp. Atnāk kādā no lūkšanas istabīs, aigi vesels, aigi jau zina, sāp galva, nevar ciets, ieiet palūk Dievs, čiš. Nāk kādā, nesāp vairs. Dievs dziedina. Kad tu kalpo, Dievs dziedina. Tā kā viņš novērš, viņš apsolīs, viss, kas ir apsolījis, kad es kalpotu, kad kalpo ar savu dāvanu, savu talantu, katram ir kaut kāds talants, cits var zīmēt Dievam plakātus, eko Anitiņu, tur Dieva upes zīmē, glēznas Dievam un kalpo ar. Katram savu dāvanu var kalpot. Citi glābt cilvēks, iet evaņģelizē, stāst. Būtu jau labi, ka mēs būtu visi profesionāļi cilvēku glābšanā. Man jau arī neiet tā kā gribētu uz cilvēku glābšanu kaut kādu, bet jākļūst par profesionālu. Negribētu būt profesionāls, tev būtu tāds tituls, es esmu profesionāls cilvēku glābējs. Iet tur viss, kur te eja, visam runā, viss nāk pie Dieva, viss nāk uz draudz, tu teik vēd, viņi pilni draudz. Man puiki tāds manējais, kas ne Ukrainā ir tāds ritīgs, kas māk izglābt cilvēkus Dievam. Viņš, kā nāk uz dievkalpojumu, es pats biju Ukrainā, es skatu, 10 cilvēku viņam atnāk līdz uz dievkalpojumu. Es tī skatās, šis satiekās tur ārpusē. Viņš tādā, tur ir ļoti daudz tie bukleti, zin, ļoti liela tāda kauza, čupe tur Ukrainā. Tur jau nav tā kā mums viņiem tur daudz naudu, viņi tur saspiež tos bukletus šitādās kauzas. Viņš sarakst savus numurs, aizmugurē visiem tiem bukletiem savu telefonu, un visiem tik dala. Iet pa Ukrainu, pa Kijevu, visiem pēc kāds tik dala tos bukletus. Viņiem izlasīt. Un viņam zvana tie cilvēki, ka, ne jau viss, protams, viņš izdala kāds 1000 buklets, 10 cilvēki pazvana. Un satiekas un nāk uz Dievu. No 1000 cilvēkiem kā 10 pazvana, bet es saku, bet 10 nāk tad uz Dievu. Tā ir, 10 izdala 1000 bukletītes un 10 cilvēki tev atnāks. Tātad, kad mēs kalpojam Dievam, viņš ir apsolījis, viņš novērsīs tavas slimības. Jo iespējams, ka tai slimībai tagad bija ienāk par tavu dzīvi, tu nemaz nezini, ka tev vajadzēja būt slimībai, bet tu tā kā kalpoji, tev nemaz nav. Varbūt tev pat dēmoni, ļaunie gari tev sēdējuši te uz kaklu un tev tur
bija jau gribēja tev pielaist slimību, bet Dievs sacīja un novērst tev to slimību. Viņš sacīja, tev nebūs slimot. Viņš ej uz sātanu, laidies lapās. Tev nebūs šī slimība. Dievs novērst to slimību. Tu varbūt tādu neuzzināji nekad, ka tev varbūt bija saslims. Ja tu kalpoji, tu nesaslimi vienkārši, novērsi. Bet arī tad, kad ir slimība atnākusi, tā kā Aigai, piemēram, ja? Atnākusi slimība, ja? Viņš arī tad apsola Dievs. Viņš ņem un dziedina to slimību. Viņš to apsola, viņš paņem un vienkārši viņus dziedina. Pienāk viena diena, un paņem viņš viņus dziedina. Man bija sirds aritmija. Sirds gribēja, man dziedina. Zinām, man tāds sirds strādā kā pulkstenis. Vispār, bez pārsetieniem. Man bija vispār strādāt. Es iedzēru kafiju, man sirds pa mutlētas vārā. Es nebiju naktī gulējis, melns gāja gar acīm. Visu laiku bez sirds problēmas, es slimnīcās gulēju. Vai man teica, man to jāsadzīvo visu savu mūžu, tās slimos sirdi, ka man nevar neko tur izdarīt. Man vajag kaut kā tur klamber, operāciju taisīt, jamājiņu, tur kas. Man pat armijā uz Afganistānu aizsūtīja, tāpēc, ka man bija sirds aritmijas, sirds. Un tagad, kad man Dievs dziedināja, man zina, caur cilvēku dziedināja, protams, Dievs lieto cilvēks. Caur Mārci Encīti, zina mācītāju Mārci Encīti, viņš atbrauc pie stendu, viņš bija evaņģēlis, uzlika man roku, aizlūdzu, es piedzīvoju Dievu, litīgi, un tik no tās Dievas, pilnīgi dziedināts. Viņš aizlūdzu pie mani. Viņam ir tā dziedināšanas dāvana. Un es pateikšu, ka es no tās dienas man pilnīgi sirds vesela, pilnīgi. Tāpēc es arī šeit uz Rīgu atbraucu īstenībā, jo es domāju, tas ir tas mācītājs, kas man vajag. Tāpēc tas man dziedinājis ir savu viņu kalpošanu. Tātad Dievs ir brīnišķīgs apsolījums, pareizi. Bet mēs šodien gribam uzzināt, kā mēs varam būt svētīti. Tie tikai tie apsolījumi, tas viss ir forši, bet kā mēs varam būt svētīti? Kā mēs varam būt svētīti? Un mums jāatrod Bībelē, pareizi. Lai mēs paši neizdomātu, kā mēs varam būt. Mums jāatrod Bībelē, jāatrod apsolījums, kā kļūt mums par svētītiem cilvēkiem. Ir Bībelē tāda apsolījuma, kā es domāju? Kā tu domā, Pēter, ir Bībelē tāds apsolījums, kā mēs varam būt par svētīti cilvēkiem? Jo Bībele tā saka, ja tu to darīsi, Bībele tā parasti saka, ja tu to darīsi, Dievs tevi svētīs. Un tagad es jums lasu šo apsolījumu. Tas ir ļoti svarīgs apsolījums. Ļoti. Un tas ir rakstīts Sālamana pamācībās 28:20. Un tur rakstīts, uzticams vīrs piedzīvo daudz svētības. Kāpēc es saku, ka Dievs ir uzticams? Uzticams vīrs, tā rakstīts izlās Sālamana pamācības 28:20. Un jaunā tulkojumā rakstīts uzticīgam pa pilnam svētības. Kad tu esi uzticīgs, tad tev būs pa pilnam svētības. To Dievs ir apsolījis. Esi uzticams, un tev būs svētības. To Dievs ir apsolījis. Un tu būs bagāts ar svētībām. Un tev būs daudz svētības. Pa pilnam svētības. Dažādās dzīves sfērās, tas nedomā, ka tas tikai vienā sfērā. Visā dzīvē tev būs, visu darbā, visu, ko tu darīsi, tev viss izdosies un viss tev, ja tu būsi uzticams. Un tev jābūt uzticam, visur jābūt uzticamam. Es bet izlasīšu. Bībele saka, tev jābūt uzticīgam. Tas ir apsolījums. Ja tu būsi uzticīgs, tu būsi svētīts. Saprot? Mātiņš jau ir uzticīgs. Ja jūs gribat, viņš ir arī svētīts. Ja jūs nezināt, ka viņš ir uzticīgs darbā, piemēram. Viņa tas cilvēks, pie ko viņš strādā, viņš laikīgi meklē. Un ne Mārtiņ. Viņš jau iet uz skolu, viņam zvan pirms skola, viņš iet pastrādāt. Viņam ir zelta rokas, zināt, Mārtiņ. Un viņš dara savu darbu apzinīgi, uzticam, un viņš ir svētīts. Viņš ir svētīts arī finansiāli. Viņam arī maksā labi. Vakar viņš nopelnīja 40 eiro. Vai ne? Vienā dienu puika. Uzticams viņš ir. Viņš arī šeit apskatīs kalpo. Viens pats viņš ir tā visu saliek. Un Dievs viņu svētī. Jūs domājat, ka viņš tagad tur tā neklausās, bet viņš jau visu dzird. Viņš ir uzticīgs. Un viņam ir daudz svētības. Un arī par ģimeni runājot, arī par ģimeni runājam.
par ģimenes sfēru. Ja vīrs un sievi viens otram uzticīgi, kas tad ir? Ja viņi viens otram ir svarīgākie cilvēki viens otram uz zemes, ja viņi iziet pāri visiem pārbaudījumiem un visām grūtībām un vienalga ir kopā un sirdi nepieder nevienam citam, bet savam vīram un vīram sievai, kas ir? Viņam nav svētības tenci ģimenei. Ja viņa sirds nav atdalīta kādam citam vīrietim, bet ir piederta sirds tikai savam. Ja sirds ir atdalīta tikai savam vīram, ja viņi ir uzticīgi, tad ir ģimene bagāta ar svētībām, saprotat? Kāpēc cilvēki nav laimīgi? Viņi šķirās, saprotat? Šķirās, bērni cieši, visi ģimenes, viņi nav uzticīgi, saprotat? Es bez Dieva arī nebiju uzticīgs, es nezināju, ka jābūt uzticīgam. Nepievērst tam vērību, nelasīju Bībeli, nezināju. Es tā pateikšu, ja cilvēki būs uzticīgi sievam, vīram, vīrs, sievai, visas ģimenes būs laimīgas, visas, uzticīgas. Pareizāji, kā tu domā? Kāpēc viņš šķiras? Uzticīgi nebija. Visiem. Tā ir bagāta, tad ir ģimene bagāta ar svētībām. Un arī par darbu runāju, tāpat par Mārtiņiem. Ja tu aizēji uz darbu, Robertiņ, un strādā uzticīgi, ka tu nezodzi, tad zini kaut ko. Jā, cilvēki aiziet, neredz kaut ko nozogi, ir tā slinko, ka neredz, neizdara kaut ko viltīgi, zini, ka kāds ķiekšnieks neredz. Nepastrādā, kad ir tās stundas pēc, kad tās pulkstenī nosēž darba stundas vairākas, zini. Bet, saproti, tas priekšnieks jau neredzēs, varbūt, bet Dievs jau visu redz tā neuzticīgi. Un tev nevar būt svētīts tas darbs. Bet ja tu nolēmi būs uzticīgs un strādā darbā kā tam kungam, redz, tu jau vari iet uz darbu strādāt kā tam kungam. Neskaties, ka kāds redz vai neredz, vai Mārtiņ, kā tu strādā. Tu jau nedomā, neskaties, ka tas priekšnieks tev atnāks. Tu strādā no viss sirds, es domāju, viņš strādā, viss padara kā vajag. Tāpēc jau Dievs viņu svētī un tāpēc arī priekšnieks viņu visu laiku ņem. Viņš jau neskatās, kad priekšnieks tur skatīsies, un tad, kad viņš stāv klāt, tad tu baigi strādā, aiziet prom. Es redzēju, zin, kā tie uz ielas, kas strādā tie puiši. Kas tu asfalt, tur taisīt tos ceļu. Nav neviens tur baigi, tur garlaikojas, citi stāv traktoris, vispār nekustās, sēž visu dienu tur iekšā. Viņš varēja kaut ko tur darīt, varēja palīdzēt kādam citam, sēž, traktorā. Tur pusā aizmirst, zini. Gaida tas stundas, viņam naudu maksā, stundas iet, bet viņš jau nav uzticīgs. Viņš jau nedara to darbu tā kā tam kungam un brīnās, ka viņu atlaiž pēc tam. Ja tu gribi būt uzticīgs, tad tu arī būs svētīts, arī darbā, pareizi. Un Dievs tev pacels, pareizi, pacels. Un tu tiks paaugstināts arī darbā, tu visu laiku nebūs tev jāroka. Beigās varbūt tu tiks par direktori, ja tu būsi uzticīgs. Nav ievērojuši, ka tie cilvēki, kas ir uzticīgi, viņi no sākuma varbūt tādā darbvietā nekas nav. Viņi varbūt parasti strādāja, ka beigās jau viņus paceļ, vadību uz augšu, un beigās viņi jau kļūst, tur jau kaut kas jau ir viņi, pareizi. Kaut kas jau ir viņi. Nav tā aiga. Ja tu ir uzticīgi strādāt, tad tev tiek paaugstināts tur darbvietā. Tāpat arī savā kalpošanā, tas pats kalpošanā. Jo vienmēr uzticams cilvēks tiks pacelts. Vienmēr Bībele to apsola. Jo, zini, kas ir Bībele rakstīts? Ļoti interesanti rakstīt, un to jūs visi zināt to rakstīt. Rakstīt to, zini, par uzticamību Bībelē, kas ir rakstīts. Neatceries, Robertiņ, to? Ko Bībele apsola? Jā. Tikai tad, kad tu būsi uzticams par mazumu, Dievs mūs iecels par daudzumu. Tad arī tiks uz konto haulē. Jā, es uzticīgs par tiem dažiem. Pareizi, tu teici, es uzticīgs par vienu cilvēku, divu. Zin kā, es klausos par Muņķēnu, viņš teica, viņam draudzē bija 5 cilvēki no sākuma. Un viņš uzticīgi viņiem kalpo, viņš gatavojas prediķis, viņš naktīs negulē tiem 5 cilvēkiem viņš. Un tagad viņam ir liela kalpošana. Daudz cilvēku tādu, kas kalpo no sākuma dažiem cilvēciņiem, un pēc tam Dievs redz, ka tu esi uzticīgs tiem cilvēkiem, viņš tev iedod daudz. Dievs to apsola. To no sākuma domā, ka man tik maz, nenāk. Bet kalpo, esi uzticīgs un Dievs tev iedos, jo viņš to ir apsolījis. Viņš iedos arī daudz.
Jo visām lielām lietām ir mazs sākums. Nav tā? Visām lielām. Pat biznesā tas tā ir. Ne uzreiz to tas bizness, uzreiz to esi kaut kāds baigi. Tu jau sāc ar sīkumiņu biznesā, zini? Ja tu esi uzticīgs par to mazo un neievērojamām lietām, zini? Neievērojamām. Dievs tev pacels, zini? Paaugstinās. Uzticība ir ceļš uz svētību. Es jums pateicu, uzticība ir ceļš uz svētību. Ja tu draudzē kalpos tik dažiem cilvēkiem, es domāju, un ja tu uzticīgi viņiem kalpos, Dievs tev iedos arī daudzāk cilvēku. Zin kā viņš stāstīja, kā viņam mājas grupiņā bija, es klausos, viņam, tur arī daži cilvēci, viņam 2 cilvēci bija grupiņā, viņš teica, viņš gatavojas te grupiņā, lūdzu par to grupiņu, naktīm un dienam par to grupiņu, gatavojas tur visu, kā to grupiņu, ko tur runāt, kā viss. Viņš tik ļoti gatavojas te grupiņām beigās, vairākas grupiņas un grupiņas pieaug, un tā ir, jo es uzticīgs par, jo Dievs skatās, cik tu esi uzticīgs, vai tu spēj tik galā ar tiem dažiem, vai tu esi uzticīgs par mazumu, un tad viņš iecels par lielumu. Jo, es zinu, ir tādas lietas, ko cilvēki nemaz neredz, zinu, ka neredz. Ir tāda lieta, kāda bija farizēja, atceries Bībelē farizēja, kāda bija, ko viņi runāja par farizēju. Uz ielas stūriem. Ko viņi darīja, kā viņi Dievu lūdza? Uz ielas stūriem, zini? Uz ielas stūri, lai no abām pusēm. Viņi nostājas uz ielas stūri, lai no abām pusēm redz, ka viņi lūdz, zini? Lai no abām, tāpēc viņi lūdz uz ielas stūri. Tu domā, neviens jau neredz, ka es lūdzu daudz stundas Dievu. Man jau Dievs neatbildes. Atbildes viņš redz, ka tev jau galvenais nav jāizdabā cilvēkiem, tev jāizdabā Dievam. Tu jau lūdz Dievam, ne jau, lai cilvēki redzētu un lai cilvēki zinātu. Farizēji viņa lūdz tā, lai visi redz, vēl skaļā balsī droši vien tā, lai lai visi iela redz, ka viņi lūdz Dievu, zini. Es jau dzirdēju draudz arī citreiz tā, kas neiesamies, cits jau arī tur bļauj, tā kā mums bija viens tāds draudzē, zini, negribētu sev atstāstīt. Labi, pastāstīt, ātri, viens mums bija tāds kadrs, viņš tā lūdza Dievu tur skaļi, un tā bija, jā, tas jau nav slikti, ka skaļi temperamentīgi dedzīgi, bet ko viņš izdarīja, atceries, Aiga, monētas aizbrauc tur, viņš izmainīja, tā lūdzu Dievu, mēs domājam, tas gan ir cilvēks ļoti ar Dievu. Viņš aizbrauc uz Bulgāriju pēc tam, samainīja tās monētas, kas ir līdzīgs mūsu tiem latiem, kaut kā viņi tāds pēc svara. Un viņš aizgāja viņa spēļa automātu zālē un met iekšā tas Bulgāru monētas, tas ir lētas, zin, tas tur dažs, viņš met kā latus iekšā tur, zin, un tie apstāri viņi noķēra, viņš dabūja abas acis zilas, atnāk uz draudz, un tā klusām sēž, kur tad tas mūsu lielais slavētājs, kas tur slavēja pa visu zāli, bļāv, tagad slavies, ka aizmugurē klusām sēž, abas acis zils. Kas tad tev bija? Apstāja piekā, labi, ka nejauj cietumā, tic cauri ar zilumiem. Aizbrauc, izmainīja, ot tev bija slavētājs, lai visi redz, slavēja tā, lai visi redz, kā farizējs. Tas tāds, un gadījums bija tāds gadījums, es to tā ilgi atcerēšu. Jo kā Bībeles sargieties, ka jūsu taisnība nav tāda, ka jūs gribat spīdēt ļaužu priekšā. Citādi jums nav nekādas algas pie jūsu debes tēva. Tā Bībeles. Tātad Dievs, ko viņš apsolīs, to viņš noteikti izpildīs. Jo, kad tu būsi uzticams Dieva, uzticams visam tam, kas te rakstīts Dieva vārdam, tad tu zini, ka Dievs vienmēr to izpildīs, jo viņš savu vārdu nemaina. Dievs nemaina. Zini, ka Dievs ir nemainīgs. Jo Dieva vārds neviens neizmainīs. Jo ko Dievs ir apsolījis, to viņš izdarīs. Tātad es domāju, ka šodien pēc šīs svētdienas mums katram, es domāju, kas mums būs katram? Katram būs svētības. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka mēs būsim uzticami, pareizi. Būsim uzticami pēc šodienas, pēc svētdienas. Visās dzīves jomās. Kādas es nosaukšu jums, lai jūs zinātu un lai jūs pieņemtu un lai jūs būtu svētīti, kādas lietas Dievs grib, lai sagaidītu no jums. Kādas lietas viņš grib sagaidīt no jums? Pirmā, ko viņš grib? Kam, lai mēs esam uzticami? Dievam. Jā. Pirmā lieta.
Uzticība viņam. Pirmā lieta ir jābūt uzticamam Dievam. Otrā lieta, kā jūs domājat? Tu būs sveicis, ja tu visu to izdarīsi. Otrā lieta – uzticība draudzei. Tev jābūt uzticība draudzei. Trešā lieta, trešā, ceturtā, tu var samainīt kārtību, jau nav tik būtiski. Uzticība savai fiziskai ģimenei. Es uzticīgs savai, ja tu gribi būt sveitīts, esi uzticīgs savai fiziskai ģimenei. Sieva vīram, vīrs sievai, un tev būs sveitīta ģimene. Ka mēs Raiga esam uzticīgi. Es, kad ar viņu saprecēs, man nav nekāda bijuši ārpus laulības sakara, es uzreiz pasaku. Es uzticams savai fiziskai ģimenei. Un uzticams arī jābūt arī savam redzējumam, savam aicinājumam. Aicinājumam tavai dzīvei. Kādu Dievs tev ir aicinājis, par ko tev būt, es uzticams tam. Ja viņš tev ir aicinājis būt par Mārtiņam, ko viņš tagad dara, kalpot draudzē, ko viņš tagad dara, Dievs ar viņu svētī, viņš ir uzticams. Viņš ir uzticams, viņš vienmēr te nav ievēros, viņš vienmēr ir. Viņš arī savā darbā ir uzticams, skolā viņš ir uzticams, apmeklē skolu. Un viņš tik svētīts. Es uzticams savas dzīves visās lietās, tad arī būs tev svētības. Tās ir 4 galvenās lietas. Es uzticīgs Dievam, uzticīgs draudzei, uzticīgs savam aicinājumam un uzticīgs fiziskai ģimenei. Un Dievs uzliks tev zīmolu. Zini, ka tu būsi uzticīgs višķinīs lietās. Dievs uzliks uz tevi, uz tavu dzīves zīmolu. Un tev radīsies kas? Kad tev uzliks to zīmolu. Kas tev būs? Tad Dievs uzliks zīmolu. Tev būs jauns vārds. Tev būs viens atkal jauns vārds. Kā mēs teicām, kādi Dievam vārdi? Elohim, Elšadai. Dievam ir dažādas īpašības. Pareizi? A tev būs vārds. Kāds tev vārds? Uzticams. Robertiņam būs vārds uzticams. Dievam patiks tavs vārds. Visi teiks, Robertiņš, tas ir uzticīgs draudzē. Dievs viņus svētī. Viņš ir uzticīgs darbā, viņš ir uzticīgs kalpošanā, viņš ir uzticīgs. Un Dievs viņus svētī. Tā ir ļoti svarīga īpašība. Dievs ļoti to vērtē, saprot? Tas ir rakstīts. Tagad tu teici, es uzticams par mazumu, Dievs iecels tev par daudzumu. Mums jābūt tām vārdam, jaunām vārdam, katram uzticams. Mārtiņš jau ir uzticams. Robert, tu esi uzticams. Visu laiku uzticams. Uzticība. Tā ir balva Dieva, balva par uzticību. Ziniet? Es varu nolasīt arī Bībelē vienā rakstīt, lai jūs nedomājat par uzticību. Gribat par uzticību? Mateja 25. nodaļā, 14. pāntā. Rakstīts, paņem Bībeli. Tas tāpat kā to cilvēku, kas aizceļodams saicināja savus kalpus un nodeva tiem savu mantu. Un vienam viņš deva 5 talantus, otram 2, trešam 1, katram pēc viņa spējām un pats tūdaļ aizceļoja. Un tūdaļ nogāja tas, kas dabūjas 5 talantus, darbojas ar tiem un sapelnīja vēl 5. Un tam, kam bija 2 talanti, tas arī sapelnīja tos 2. Un tālāk rakstīts. Un tad atnāca tas, kas bija dabūjis tos 5 talantus, atnesa vēl 5 un sacīja, kungs, tu man iedevi 5 talantus, redzēs sapilnīgi vēl 5. Un tas kungs tam sacīja, labi, tu godīgais un uzticīgais kalps, tu esi bijis uzticams pār mazumu, un es tevi iecelšu par daudzumu. Ieej savā kunga priekā. Nezinu. Ne tikai dabū svētīt, bet ieej savu kunga priekā. Kas tie talanti ir? Kas mums ir uzticēts? Ko? Kas tie talanti ir? Kas mums ir uzticēts? Uzticams? Nē, kas mums ir uzticēts? Talanti, katram kādu talantu. Par talantus, naudu, kas tev uzticams. Tas arī biznesā. Tas uzticams par sīkām liekām, Dievs iecels par daudzām lietām. Par lielumu, par daudzumu. Aigai draudzene, viņa tagad ir miljonāri, zināt? Viņa sāk ar sīkām lietiņām, pareiz Aiga. Viņas vīrs sāk ar sīkām lietām, labi 2.
viņi veda tos konzerviņus no Igaunijas ar somiņām, pēc tam ar žigulīti, pēc tam ar furgoniem, pēc tam uzcēla saldētājus Rīgā, pēc tam vesels bizness viņam. Ko? Vairumtirdzniecības bāze beigās jau bija sāka ar somiņām no Igaunijas veitos konzervus, bet tos krāda nūjiņas. Un pēc tam jau bija vairumtirdzniecības bāze un beigās kļuva par miljonāriem. Pārdeva visu to savu kompāniju Norvēģi firmai, tie nopirka par miljoniem. Un viņi tā dzīvo Austrālijā, uzcēluši māju, baseinu. Es tik saku, ka miljonāri dzīvo. Tur arī biznesa atvēra. Un sāka ar nieku. Somiņām brauc. Pat nebija mašīna. Ar somiņām brauc ar konzervuņģiņām. Pēc tam ar žigulīti. Ar tēvu žigulīti brauc. Pēc tam jau bija tāds lielāka mašīna. Pēc tam jau bija furgons. Beigās jau saldētājs atrast. Un tā es uzticams pa mazumu. Tev būs daudzums. Visas lietas sākas un pišķiņa mazums. Tā es domāju, arī tie talenti. Uzticams es par tām mazām lietiņām, kas tev ir dažādās dzīves darbā, piemēram. Tu esi uzticams. Viņi kristieši tekas to? Nav kristieši, bet nav kristieši, bet arī tas arī pasaulē, biznesā tas arī. Tā ir tie principi jau tādi līdzīgi ir. Bet viņi darbojās tās patās arī biznesā un visās tās. Domāju, tas viss darbs sīkām lietiņām sāc, uzticams. Bībelē to saka, viņi jau to Bībeles principu jau paņēmuši. Tas jau ir tas Bībeles princips. Tātad viņš teica, viņa kungs sacīja tam labi. Labi, tu godīgais, uzticīgais kalps, tu esi bijis uzticīgs par mazumu, es tev iecelšu par daudzumu. Ieej savu kunga priekā. Mēs saprotam, ka uzticība ir panākuma atslēga. Lai paplašinātu mēs savus robežus, lai mēs paplašinātu visas savas dzīves, visas tās robežas, visas sfēras, lai tavu kalpošanu izaug. Es uzticams par mazumu, kalpo Robertiņam, kalpo tur vēl kādā cilvēku. Dievs pienāks dienu, viņš tev pacels. Par svētam tev. Tu gribi, lai tavs biznets savu uzticams esi, kas tev ir šodien, un tad Dievs tev tavas robežas pavairos pareizi. Tavas panākums pavairos darbā arī. Ot esi uzticams, kas tev ir šodien. Roberti, strādās, tur pacels tev darba, tie vadīgi. Tev pamazām kaut kur paaugstināt. Viņam jāatsakās mums no visu. Taču nevajag dzīties pēc pasaulīgā. Jā. Galvenais ceļš esi uzticams mazumām. Un tad tev būs paplašināts tavs robežs, un tu būsi laimīgs un svētīts. Laimīgs un svētīts. Uzticīgs tajā mazajās lietā, kas tev šodien ir. Bet darīt to no visas sirds, kas tev ir arī. Pareizi, Pēteris. Viņš jau dar no visas sirds, šie cilvēkiem kalpo. Jūs nezināt. Pēteri, vai ne? Tu ej kalpo, tu esi uzticams tanīs lietas, Dievs tev svētī. Tev var nekā netrūks, pareizi Dievs tev svētī. Tā, mājas ir, es tev ko ir. Tas jau prievi, viss tev ir, svētīgs tev ir. Dievs pacēl tavu kalpošanu, tavu dzīvi, viņš viss pacēl, kad mēs esam svētīgi, mazās lietās, par to mazumiņu. Ja mēs to darām no sirds, dedzīgi, ar uguni, mēs darām to nevis tāpēc, kā kāds to saka, bet to darām tāpēc, ka tas ir mūsu sirdī. Nevis tāpēc, ka kāds skatās, ka mēs to darām. Tā kā farizē, viņi lūdz, tā kā, lai redz visi, zini. Tikai tad viņi lūdz, kad neredz, tad viņi noteikti nelūdz. Ar ko Dievs tur tālāk teica, ej savā kambarī un pielūdz mani slepenībā, tā kā neviens neredz. Un tad viņš tev atalgos par to. Pareizi, tur jau rakstīts tālāk. Tu domā, ka tu viss redz, tu lūdz, tad Dievs tev tagad tur baig paaugstina. Viņš grib varbūt, ka tu lūdz, ka neviens neredz. Mājās, klusām. Un viens pats. Dievs atalgos, tur rakstīts, ej savā kambarī, aizslēdz savus durvis un pielūdz savu tēvu slepenībā. Un viņš tev atmaksās. Tur rakstīts ir 6. panta tālāk. Es precīzi neatceros, kurā ir rakstvietā. Bet es zinu, ka Dievs atalgos, tur rakstīts, ka tu lūgs. Tad, kad tu lūgs tāpat ziedot,
ziedo. Nav jau jāziedo vienmēr tā kā visu, lai redz, zin, vēl noplivini, zin. Ej, klusā neredz, un lai neviens pat nezina, ka tu esi nodod. Bet Dievs jau zina, ka tu noziedo. Nu, piemēram, draudzē vai kaut kur tā, es domāju. Dievs jau viss zina. Dievs jau tev svētīs un atmaksās tās centienas, tās pūs, ka tu evaņģēlī labais noziedos. Ne jau tas, ka tu parādīji visiem, ka tu noziedo. Tur jau rakstīts Bībelē, lai tava labā roka neredz, ko kreisā dara, zini. Tā ir rakstīts kaut kur Bībelē, tā ir. Tāpēc es tā domāju, ja mēs paliksim uzticīgi tajā mazumā, kas mums šodien ir, no sirds, tad Dievs mūs pacels mūsu dzīvi un pacels mūsu kalpošanu. Tas bija tas noslēpums, ko es jums gribēju pateikt. Noderēja kaut ko?